Prieks, jā, šodien mana tēma tātad ir, kā tad īsti zaļais dzīvesveids var atvērt durvis jaunām iespējām, un vēlos īstenībā nedaudz uzreiz arī kontekstā ar tēmas pieteikumu pastāstīt arī nedaudz par sevi. Tātad es esmu vides un ilgtspējas speciāliste, man ir arī vides zinātņu grāds šajā jomā, bet šodienas manas prezentācijas tā doma vairāk ir nodot jums to informāciju, kāpēc tieši vispār ķeroties klāt un darot kaut ko ilgspējīgu, zaļu, videi draudzīgu, kāpēc mums vispār to vajadzētu darīt un kāpēc mēs to darām, tad es vēlos padalīties, kad savā kontekstā mans tas mērķis ir jūra. Esmu šeit ielikusi arī dažādas raksturojošas fotogrāfijas, tā ir jūras un okeāna labbūtība un tāda vispārējā labbūtība, ekosistēmas saglabāšana. Tas ir pats, teiksim, tāds mans globālais virsmērķis, kāpēc es esmu izvēlējusies, teiksim, attīstīt gan karjeru, gan darīt visas tās lietas ikdienā, taisīt dažādus projektus, iniciatīvas ar konkrētu mērķi, lai tas veicinātu dabas un vides un saglabāšanu un šo te daudzveidību. Un es vēlos sākt ar to, ka filozofs Alans Vats ir teicis tā ļoti fantastisku domu graudu par to, ka mēs šajā pasaulē neejam. Mēs no tās iznākam tāpat kā lapas iznāk no koka. Un mūsdienās ir ļoti bieži ir tā, ka saņemot visdažādākā veida informāciju vai darot ļoti daudzas lietas, mums ir tāda sajūta, ka mēs esam tā kā atrauti no dabas. Un mēs bieži vien piemirstam to, ka mēs neesam tā kā ielikti šajā dabiskajā vidē, bet mēs ienākam no ārpasaules, bet mēs ienākam šajā pasaulē, tādā dabiskā procesā, un mēs neesam sveši, un lai mēs to dabisko procesu tā kā varētu iedzīvināt un vispār dzīvot tādu kvalitatīvu, labu dzīvi kontekstā ar vidi un ar to visu, kas mums ir apkārt, mums ir nepieciešams arī pie tā piedomāt. Jo, diemžēl, dzīvojot tādā ļoti straujā laikmetā, kur nepārtraukti informācija paliek arvien vairāk, mums paliek arvien vairāk pienākumu, mums ir nepieciešams arvien vairāk darīt ikdienā šīs lietas, mēs sākam arvien vairāk patērēt resursus, jeb to, tas, kas mums ir pieejams šajā dabiskajā vidē. Un tas nozīmē to attiecīgi, jo mēs vairāk kustamies, jo mums ir vairāk jāpārvietojas no dažādiem punktiem A uz punktiem B, mums ir nepieciešams izmantot vairāk transportu, jo mēs vairāk pārvietojamies, teiksim, savā ikdienā, mums ir nepieciešams ieturēt maltītes, iespējams, ārpus mājām vairāk, un tam līdzīgi, vienmēr sakot, mēs visu laiku esam tādā kustībā, resursu patēriņā un tam līdzīgi. Un tas, ko mēs bieži vien tā kā aizmirstam tajā ikdienā, ir domāt par to vidi kā tādu ļoti, ļoti svarīgu resursu. Un lai mēs varētu vispār par to vidi apzināties un saprast, ka tā vispār mums ir kā resurss, mums ir nepieciešams tātad ielūkoties tādās tā kā vidas apziņas dimensijās, jeb no kā vispār tad veidojās mūsu tā izpratne par vidi, par mūsu attiecībām ar vidi, par mūsu to sasaisti un kā mēs vispār uztveram to informāciju, kas mums ir pieejama par un ap šo te vidas tēmu. Šodien es vairāk tādu dziļāk neiešu, es vienkārši gribēju šo te slaidiņu šeit ielikt, lai parādītu to, ka tā mūsu izpratne un tās attiecības ar vidi neveidojas tikai no tā, ka mēs aizbraucam, piemēram, uz jūru vai uz mežu, vai ka mēs šķirojam atkritumus vai veicam kādas vienkāršas darbības, bet ka tā patiesībā jau nāk no tām zināšanām, no tās vides, no tās valsts, kurā mēs esam uzauguši, kādas mums ir paražas, kādi ir pieņēmumi, kādas ir bijušas mūsu pieredzes, kāda ir bijusi mūsu sasaiste ar vidi, vai mēs esam uzauguši pie jūras, vai mēs esam uzauguši vairāk iekšzemē, vai mums ir pieņemts tīrīt un sakopt šo te vidi un tam līdzīgi. Un tāpat starp te, lai gan tas slaidiņš ir angļu valodā, bet tā doma ir tāda, ka starp cilvēku un dabu visu laiku notiek šī ekosistēmas servisu apmaiņu, un lai mēs, ja mums kaut kas ir nepieciešams no dabas, teiksim, vai tas ir ūdens, vai tā ir pārtika, vai tā ir enerģija, vai tā ir tāpat siltuma enerģija vai elektroenerģija, teiksim, mēs visu laiku ņemam šo te resursu, lai mēs viņu varētu iegūt, mums ir kaut kas jāpaņem no dabas, atkal mēs to izmantojam sev un atkal atdodam atpakaļ dabai.
bet kur ir tā visa tā kā ķēdītē lielajā tā problēma, kad tas, ko mēs atdodam atpakaļ dabai, nevienmēr ir, kā lai saka, tas pats vērtīgākais un labākais tai. Un tā lielā problēma, kas šobrīd ar planētu notiek, ir tā, ka tas kopējais planētas veselības stāvoklis ir pasliktinājies. Un šeit mēs varam redzēt, angļu valodā tās sauc par planetary boundaries, bet latviski tās būtu tā kā planētas veselības robežas, jeb kur tad ir, teiksim, kur atrodas mūsu zemeslode un kur jau mēs esam pārsnieguši to resursu patēriņu apjomu un daudzumu. Un tad mēs varam redzēt, ka tas ir sasniegts gan šajās klimata CO2 tātad, emisiju daudzumos, tātad šajās CO2 izmešu koncentrācijā, to mēs redzam dabas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās kontekstā, mēs to redzam arī okeāna paskābināšanās kontekstā, tātad arī dzeramā ūdens samazināšanās daudzuma pieejamībā un tam līdzīgi. Bet ir, teiksim, arī daži labie piemēri, teiksim, ja mēs paskatāmies nesenā pagātnē, kas notika arī ar šo te ozons slāņu palielināšanos un pāriešanu, kā lai saka, tādā globālā problēmā, tad mēs redzam to, ka pēdējo 20 gadu laikā šī problēma ir samazināta un risināta. Līdz ar to mēs varētu tā kā identificējot ar vien labāk un konkrētāk šos te mērķus, ko katrā kategorijā mēs vēlamies sasniegt, arī skatoties šiem pozitīviem piemēriem, mēs varam censties darīt to, kas ir mūsu robežās iespēja. Bet ir tomēr ļoti veselīgi paturēt prātā to, ka šīs klimata normas ir sasniegtas, un mums ir pēc iespējas vairāk jādomā par to, kā mēs transformējam arī to savu dzīvi un attiecības ar vidi un vispār turpmākos, teiksim, izaicinājumus tādā veselīgā formātā. Nelieliet atkāpēji, kā tad mēs vispār nonācām pie visa tā, ka šobrīd mūsu planētas resursi ir tik ierobežotā daudzumā, cik viņi ir tieši dēļ tās ekonomiskās dzīvotspējas un kapacitātes, lai planēta nenodarītu kaitējumu tieši arī dabai, bioloģiskai daudzībai, bet arī cilvēku labbūtībai, tad mums ir jāpaskatās uz šo te bildi, jeb uz šo te patērētāju sabiedrību, jeb jāsaprot tas, ka tad, kad mēs patērējam dažādus resursus un izmantojam tos, patiesībā tie nāk no visas pasaules, un mēs dzīvojam tādā ļoti globālā, salīdzinoši atvērtā tirgū, kāds tas nav bijis nekad iepriekš, un mēs dzīvojam tādā ļoti atvērtā, kairinātā sabiedrībā, kur mums ir pieejami visdažādākā pārtika materiāli, mēs konstanti tiekam mudināti pirkt vēl, iegādāties vēl, kas, protams, ir tāds, vispārējais, teiksim, ekonomikas un arī uzņēmējdarbības modelis, tātad aicināt un ieinteresēt savu patērētāju iegādāties to produktu, bet tomēr tā globalizācijas lielā bilde ir atspoguļojās tajā, ka mēs esam nodarījuši tādu diezgan grandiozu skādi tieši mūsu planētai. Un, ja mēs paskatāmies tādā Latvijas kontekstā, pavisam nesenā pagātnē, tad bieži vien arī darbā strādājot gan ar jauniešiem, gan ar pieaugušiem cilvēkiem, diskutējam par to, ka tās klimata pārmaiņas ļoti bieži kaut kur ir tālu, tas ir projām, tas Latviju neskar, vai pie mums tas nav, un īsti mēs to nejūtam uz savas ādas. Tad, piemēram, šis pēdējais gads ir bijis diezgan krāšņs tajā, kad arvien vairāk mums ir mēs esam saskārušies agros pavasaros ar vien vairāk plūdu, ar vien vairāk plūdiem. Mums ir bijuši neraksturīgi zemes temperatūras maija mēnesī, piemēram, šīs pašas salnas, protams, attiecīgi, kurš Latvijas geogrāfiskais gals, varbūt ar kuru klimata apstākļi saskāries attiecīgajā periodā vairāk, piemēram, Vidzemē tās pavasarī bija šīs salnas un augļu koki, tās skar visvairāk, un tāpat mēs varam pastīties arī uz šo te milzīgo sausumu, kas ir bijis jūlijā, vai arī piedzīvo to lielgraudu krusu. Tātad mēs arvien vairāk redzam to, ka šīs te klimata izmaiņas un iešanas ārā no normas ietekmē arī arvien vairāk, teiksim, gan lauksaimniecības nozars, gan privātos sektors.
Un tas ir viens no tādiem, nu, jā, kā lai saka, riskiem, ar ko mums ir jāsaskarās arī tuvā nākotnē, kad iespējams tāda stabilitāte mums blakus nepastāv. Es zinu, ka šodien es apstīšos arī tēmas, ko runās kolēģi, un noteikti arī ies daudz vairāk, dziļāk citi lektori pastāstīs varbūt par kādām no šīm tēmām, bet, protams, skatoties tā globāli, ko mēs katrs kā individuāli, kā patērētājs, kā sabiedrības loceklis varam darīt, mēs, protams, zinām, ka ir šīs lielās nozares un sektori, kur globāli ietekmē visvairāk planētu, jo mums katram ir jāēda, mums katram ir nepieciešams apģērbs, mums katram ir nepieciešams pārvietoties, mums ir nepieciešams siltums un tam līdzīgi, bet šīs ir tās primārās individuālās izvēles, ko mēs varam darīt, ko ir iespējams, teiksim, mums izvēlēties šo sezonālo vietējo lokālo pārtiku. Mēs varam samazināt arī gaļas patēriņu. Tūlīt arī sāksies janvāris, kas ir katru gadu aktuālais mēnesis, kad Latvijā tīpaši sabiedrība tika aicināta samazināt gaļas patēriņu. Ir tātad šīs visdažādākās arī šīs te akcijas, piemēram, nāpēt zemeslodi un tam līdzīgi, kur mēs varam redzēt, teiksim, kā mainot savus paradumus, mēs arī varam vērst un dot kaut ko labu dabai. Tāpat mums arī ir šī apģērba kultūra, kas šobrīd ļoti daudz stāst par kapsulas garderobu, kā mēs varam iegādājoties konkrētus apģērba gabalus, kombinējot tos pēc iespējas, izveidot gan kvalitatīvāku šo savu garderobu skapī, gan arī pārdomātāku un ērtāku un ikdienai piemērotāku. Tāpat mēs varam atteikties no šīs ātrās modes un kopumā vienkārši turpināt, kā lai saka, šo tradīciju, kas, man liekas, 5, 10 gadu atpakaļ varbūt tas bija vēl aktuālāk, bet, teiksim, nes šos savus apavus pie kurpnieka, veikt apģērbu labošanu. Mums ir, kā lai saka, neskaitāms iespējas, kur to darīt. Un, ja mēs domājam par tādām globāli, lokāli, teiksim, lielākām nozarēm, kas ir gan enerģētika, gan transports, gan arī būvniecības nozara, tad, protams, arī ir daudz dažādi ikdienas lēmumi, kurus mēs varam pieņemt un īstenot, bet, kā jūs teicat, tālāk neies šajās tēmās, jo kolēģi citi lektori par to noteikti vairāk arī pastāstīs. Bet kas ir tas, no kā mēs varam sākt tajā ikdienā? Un arī šeit tas vienmēr būs manas tās rīcības un izvēles un vērtības, ja tas, kad es varu maksāt, teiksim, par lietām, un šādā veidā es arī balsoju par tām, jo es esmu tas savu maktu turētājs, un tas, kā es izvēlos, ko es izvēlos atbalstīt, arī nosaka to, kādas ir tās manas vērtības. Tāpat es arī varu izglītoties un iesaistīties arī aktīvismā, jo arī atbalstot dažādas iniciatīvas, akcijas, mēs varam veicināt arī pārmaiņas. Un tāpat tās arī profesionālā rīcībā mēs tātad varam integrēt šos te ilgspējas principus gan savā uzņēmē darbībā, gan paradumu maiņā, jo tas galvenais jau arī, teiksim, tādai kopīgai izpratnē ir tas, ka mēs virzamies uz šiem klimata neitrālajiem mērķiem kā kopiena. Mēs dzīvojam šeit, teritoriāli Latvijā, tad mēs esam daļa no Eiropas Savienības, kur ir nospraust ļoti konkrēti mērķi, teiksim, ir šī aprits ekonomikas, jeb labāk pazīstams kā action plan, plāns. Tātad mums ir arī Eiropas zaļajām kursām neskaitāms programmas un iespējas, tāpat Eiropas jaunais Bauhaus, kas, lai gan ir vairāk uz arhitektūru fokusēta iniciatīva, tomēr arī tajā ļoti konkrēti tiek iezīmēts tas akcents, kad tam ir jābūt ar vides, ilgspējas un sociālo ekonomisko pamatojumu radītam projektam vai idejai. Un tāpat, protams, globālie šie ANO ilgspējīgas attīstības mērķi, kas fokusējas tātad uz daudz dažādiem vidas aspektiem. Neejot dziļāk iekšā Eiropas zaļajā kursā, bet tikai pieskaroties, gribu pateikt, ka katrai no šīm šiem sektoriem un mērķiem ir apakšā neskaitām gan investīciju plāni, gan politikas plānošanas dokumenti, gan organizācijas, kas integrē un apgūst šos gan izvirzītos uzdevumus, gan arī dažādākos finanšu resursus un mehānismus. Un man gribās teikt, ka tā zaļā tēma
viņai kādreiz tāda slikta asociācija, ka viņa ir ļoti, ļoti zaļa un viss, kas ir zaļš, ir tāds, bet man liekas, ka šobrīd, tīpaši strādājot ar jauno paudzi un stāstot viņiem, cik ļoti svarīgi ir studēt šīs tēmas, jūs saprotiet, nākotnē mācoties šo, jūs garantējat arī to, ka jums būs šis darbs, ka jūs spēsiet apgūt dažādas resursus, finanšu mehānismus, jo mums būs vienkārši šī izpratne par to, kā strādā šie plāni un tam līdzīgi. Noslēdzot prezentāciju, vēlos vēl tikai pieminēt, kad ļoti svarīgi, ja mēs runājam arī, teiksim, tieši ilgspējas kontekstā un savas uzņēmējdarbības attīstības kontekstā, ir pieņemt to, ka mums ir jāizmirst par šo lineāro ekonomikas formātu un jāskatās kontekstā uz aprits ekonomiku un padziļinātāk tieši domājot par to, ka mums ir jāmaina arī šī dzīves cikla perspektīva. Ja mums ir jāmaina tas, kā mēs esam iepriekš skatījušies uz produktu izmantošanu, uz produktu ražošanu, domājot tātad šajā dzīves ciklā, sākot jau no pirmās produkta tātad izstrādes brīža, tātad fokusējoties uz šo aprits ekonomiku, mēs jau dizaina stadijā domājam par to, kas tad ar mūsu produktu notiks visu viņa dzīves laikā un kā viņš realizēsies pēc tam noslēguma fāzē, vai viņš atstās kādu ietekmi uz vidi, vai viņš atstās kaut kādu ietekmi uz dabu. Un tāpat skatīties atkal tajā kontekstā, kā tad mēs varam pielietot dažādus rīkus, kā mēs varam radīt jaunus produktus, bet visu to skatīties caur šo vides un ilgspējas prizmu. Jo tas, kas mums mūsdienās pietrūkst, ir tā izpratne, kad mēs ejam šajā zaļajā virzienā, un praktiski jau katra tā lieta, katra tā iniciatīva, katra tā ideja mums var būt arī kā jauna biznesa ideja. Tāpat jau iepriekš es pieminēju, piemēram, cilvēki tirgo kursus par šo pašu kapsulas garderobas izveidi, vai māca citus, teiksim, kā pielietot dažādas zero waste, ja bezatkritumu dzīvesveidu paņēmienus. Tāpat, teiksim, padomājot par vienkāršām lietām, kas mums ikdienā ir pieejams, mēs varam arī piešķirot šīs tādas dizaina, ekodizaina perspektīvas, radīt jau pavisam jaunu biznesa ideju vai modeli vai tam līdzīgi, bet vienmēr sakot, rakties iekšā tajā iedvesmā, ko vēl mēs varam uzlabot, ko vēl mēs varam padarīt ilgspējīgāku, zaļāku un vidē draudzīgāku, un mums ir pieejami arī visdažādākie piemēri, ja mums ir pašiem nepieciešams paplašināt savu to izpratni, kā, piemēram, no kartupeļu lakstiem var izstrādāt arī apģērbu, somas un tam līdzīgi. Mēs varam radīt modulāru dizainu, un kādreiz katram bija Nokia ar izņemamu bateriju, tad, pieņemsim, šobrīd mums atgriežas Fairphone modē ar to, ka mēs atkal varam nomainīt telefonam tikai bateriju, nevis iegādāties visu telefonu no jauna, tātad pagarinot šo dzīves ciklu, un tāpat tās otrais pārstrādāts plastikas materiāli un tam līdzīgi. Un domājot, protams, arī kontekstā vispār par jauniem biznesa modeļiem, kā dalīties, iznomāt augus, iznomāt mašīnas, domāt par to, teiksim, kas vienam ir atkritums, bet savukārt kā es to varu integrēt savā atkal idejā. Vienmēr sakot, visa šī vides tēma, kā es parasti arī jauniešiem saku, kad tiklīdz tev ir problēma, tev ir jāatrisina kaut kas, tā uzreiz tev tā ir kā ideja. Un to apstrādājot un apstrādājot šo ideju, var patiesībā radīt arī kaut ko daudz vērtīgāku un vajadzīgāku. Un nostādot savu prezentāciju, vēlos arī padalīties tiem, kuriem tas ir saistoši. Arī Zaļo un vidu tehnoloģiju klāsters šobrīd realizē projektu par zaļo ražošanu. Un šī projekta ietvaros ir arī iespēja pieteikties atbalstam, jeb uzņēmumu var saņemt atbalstu izpētē un apmācībai, doties starptautiskā pieredzē, piemēram, uz ASV, Kanādu vai Japānu vai Āzijas sektoru valstīm, un tātad uzzināt daudz vairāk, piemēram, kas tad ir zaļā ražošana, kā citu uzņēmumu šo zaļo ražošanu integrē savā, teiksim, darbībā, tāpat tās arī var pieteikties atbalstam, apmācībām, un šis projekts ir vēl viens tāds superīgs piemērs par jau iepriekš pieminēto Eiropas zaļo kursu, kad mums tiek piedāvāti neskaitām daudz dažādi projekti, iespējas un mācības, un arī darba vietas, lai tā kā
pēc iespējas vairāk integrēt šo zaļo izpratni, šo zaļo domāšanu un parādīt arī to, cik tas ir inovatīvi, radoši un patiesībā aizraujoši. Tā, es domāju, ka es esmu sniegusi savu laiku. Šeit būs arī mans ciņš gadījumi jautājumi vai arī saistībā ar zaļajiem uzsākumiem uzņēmējiem, bet paldies jums, lai jums radošs un zaļš